Mansnais piedāvā arī pievienot dokumentiem savas piezīmes, pie tam neatkarīgi, vai ja viņi kādā mapē iekļaut, vai viņi nav nevienā mapītē. Piemēram, pēc apskatīsim mapu mans dokumentu, kurā ir iesnieguma likums. Atvērsim to, un tā kā es esmu tajās pozīcijās, ka man ir iesniegums jāiesniedz, nevis man pienākumu uzliek tādu ņemt pretī, tad man no šī likuma interesē tieši iesnieguma iesniegšanas lietas. Aizēju uz 3. pantu, aizver satura rādītāju, iekopējam starpliktuvē šo pantu un izējot uz dokumentu sākumu vai uz vispār dokumentu sadaļu, atrodam ikonu blakus zvaigznītei, kur ir pievienot piezīmi, ieklikšķinam un ielīmējam pantu saturu. Mēs šeit varam likt arī dažādu speciālistu viedokli, varam mēģināt vēl papildus informāciju, lai mums vieglāk būtu šai dokumentā orientēties un atrast tieši to, ko mums vajag. Tā kā esam savu izdarījuši, tad nospējam saglabāt un redzam, ka tagad šī ikoniņa ir palikusi spilgtāk un uzbraucot viņai virsū pat ar kursoriņu, ja, mums tiek parādīts daļa no piezīmes satura. Jautājums ir tāds, kā mēs varam atrast tos dokumentus, kurām ir pievienots piezīmes. Lietotāja izvēlē ir iespēja manas piezīmes. Un mēs redzam, kad izvēloties, mēs tiešām ieraugam iesniegumu likumu un uzbīdot tieši tāpat kā iepriekš peles kursoru, mēs redzam kā daļu no satura. Ceru, ka tas jums bija noderīgi un paldies par uzmanību.